ir Khmeru impērijas galvaspilsēta, kas celta no mūsu ēras 9. līdz 12. gadsimtam, bet tad pamesta un pazudusi džungļos. Ankora pārsteidz ar saviem izmēriem. Pilsēta ir aptuveni 25 km gara un 8 km plata. 12. gadsimtā šeit ir dzīvojuši ap 1 miljonu cilvēku, un tā ir bijusi lielākā pilsēta uz zemes. Tomēr pārsteidzošākais ir tas, ka ne pirms, ne pēc Ankoras celtniecības nekas tam līdzīgs uz zemes vairs nav ticis uzbūvēts. Bet savādi tas viss ir, un tā savādā sajūta jau ir tas, kāpēc visi uz turien brauc. Ekspedīcijas komandas pirmais mērķis senajā pilsētā ir Bajonas budistu templis. Tā ir visjaunākā Ankoras celtne. To cēla karaļa Džaja Varmana 7. laikā, ap 13. gadsimtu. Templi rotā 216 gigantiskas budas galvas, kuras ar tikko pamanāmu smaidu raugās uz Ankoras drupām. It kā budiņš, ja, kas skatās uz visām debesu pusēm, tajā pašā laikā tas nav tikai tā, ka skatās uz visām 4 debesu pusēm, bet arī redz visu, ko tu dari. Un tad ir tā sajūta, ka tad, kad tu nonāc tam brīnumam tieši klāt, tu esi pa viņu mājās domājis, un kaut kā tas tā varētu būt. Un tu nonāc klāt un domā, ka tagad es dabūšu atbildes. Bet patiesībā, kā vienmēr, rodās tikai arvien vairāk jautājumu. Un tad tu sāc prasīt sev, beigās, ja tu apmulsti un sāc vispār izvērtēt kaut kādus savus uzskatus, un tu nevis izbaudi to mirkli pie tā brīnuma, bet kaut kā sāc apmulst no tā visa, kas tas tāds ir.